Kad Salacgrīvā ierodas visa tehniskā brigāde, kad... Mēs sākam būvēt, man liekas, iepriekšējās nedēļas piekdienā. Nu, to žogu un perimetru. Tā kā nedēļa pirms. Jā. Iepriekšējās nedēļas piekdienā, bet skatuvu sāk būvēt, man liekas, kaut kādā pirmdienā, vai ne? Jā, lielā skatuve tā, kam aiziet uz vairāk laika, jo viena lieta jau viņu vajag uzbūvēt, otra lieta vēl ir vajadzīgas dažas dienas, kad viņa ir uzbūvēta, lai uz viņas saliktu visu to, kas tiem māksliniekiem ir vajadzīgs. Tā kā faktiski tā skatuve jāuzbūvē krietni pirms pasākuma, lai var sagatavot visu. Bet jā, nu... Kādreiz viņi bija mazāk, vai ne? Viņi bija, protams. Tā kā ir Nē, viņiem noteikti bija mazāk. Pēdējos gadus 3-4 ir tik liela kā tagad, un redz, viena lieta ir tas, ko redz cilvēki, bet tā skatuve ir tikpat liela to, ko neredz cilvēki dziļumā. Jo katrai tai grupai ir tā savu tehnika, kas ir jāsaliek, lai viņi, teiksim, pusstundā var uzlikties uz skatuves. Un tad tā māja ir jāsbūvē 2 reizes lielāka, nekā to redz cilvēki. Un visi tie pievedceļi, un lai izkraut to tehniku ir vieglāk un savākt un aizbraukt, tas ir arī viss tas, kas ir jābūvē, un bieži vien tā lieta ir tā, kas aug no gadu uz gadu, bet to cilvēku neredz, bet tas ir vajadzīgs, lai, piemēram, mākslinieks var uzbūvēties un novākties tik ātri, cik viņam tas ir vajadzīgs un paspēt uz nākamo koncertu.